Ja cilvēks jutīsies droši savā valstī, viņš arī gribēs viņu aizsargāt. Tad nebūs jātaisa loterijas, kurš ies dienēt, kurš neies. Tad nebūs jāieved svešs karaspēks savā zemē. Saprot, ir jārada situācija, lai cilvēks gribētu šeit dzīvot, lai viņš gribētu audzināt savus bērnus. Tas nozīmē arī atrisināsim demogrāfijas stāvokli. Un viņam ir jājūtās drošam ne tikai šodien, bet arī par rītdienu, pēc mēneša un pēc gada. Šobrīd tu neesi drošs par šodienas pēcpusdienu no rīta. Līdz ar to šis ir jāskatās vairāk kompleksāki. Ja mēs visu naudu paņemam un novirzam tikai aizsardzībai, tikai militārajam, ja, kā Pabriks rāva kreklu uz krūtīm, kad viss tagad rullēs, ja, nekas nerulēs, vecīt. Viss pietiek. Stopējam no šo visu pasākumu. Nu, redzi, Francijas jau parlamentā ir problēmas. Vācija. Un tagad, starp citu, arī Zviedriju ir bankrotu vilnis pēdējā ziņa. Bet, nu, diemžēl, manuprāt, mūsu mēdī arī neatspoguļo, kādas problēmas ir Zviedrija. Nedrīkst atspoguļot. Saproti, tā Sorosu banda ir tik liela, ar tik daudz ietekmes šūnām, ja, kur mūsu plašsaziņas līdzekļi ir viena no šīm šūnām,